Iepazīstieties ar Misteru Jaukumiņu. Ja tev šķiet, ka tu esi jauks, šis puisis ir patiešām jauks. Nu, es cenšos darīt pareizi. Ja labi cilvēki nonāk debesīs, viņš būtu pirmais, kas tur nokļūtu. Ak, vai. Tātad, Mister Jaukumiņu, vai tu esi ievērojis 10 baušļus? Vairāk vai mazāk? Vai neiebilst, ja aplūkosim tos, lai noskaidrotu, cik jauks tu patiesībā esi? Nu labi. Labi, piemēram, tev nebūs melot. Mister Jaukumiņu, vai tu kādreiz esi melojis? Nu, jā, kurš gan nav? Kā tu sauc cilvēku, kurš melo? Melis. Labi, kā būtu ar vēl vienu bausli? Tev nebūs zakt. Vai esi kādreiz kaut ko nozadzis pat vienreiz? Nē. Bet tu taču man tikko teici, ka esi melis. Nu, es reiz bērnībā nozagu konfekti. Un kā tu sauc cilvēku, kas zog? Zaglis. Labi, apskatīsim vēl vienu. Tev nebūs pārkāpt laulību. Tas ir viegli. Es nekad nekrāptu savu sievu. Sveiks, skaistuli. Ak, mazulīt. Jēzus teica, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Nu jā. Vēl viens. Tev nebūs tā kunga sava Dieva vārdu nelietīgi valkāt. Vai esi kādreiz piesaucis Dieva vārdu lamājoties? Ak! To, Mister Jaukumiņu, sauc par zaimošanu. Dievs tev ir devis dzīvību, elpu un visu, kas tev pieder, un tu viņa vārdu esi minis dubļos. Tātad, kā tu pats atzinies, tu esi melis, zaglis, zaimotājs un sirdī laulības pārkāpējs, taču tie ir tikai 4 no 10 baušļiem. Labi, tātad es neesmu perfekts. Patiesībā ir vēl ļaunāk. Iedomājies, ja mēs varētu tev smadzenēs ievietot ierīci, kas ierakstītu visas tavas slēptākās domas nedēļas garumā, un pēc tam parādītu tās uz liela ekrāna tavai ģimenei un draugiem. Tas būtu apkaunojoši. Jā, Bībelē ir rakstīts, ka Dievs zina visu, pat tavas sirds visslēptākās domas. Nu, salīdzinot ar citiem cilvēkiem, es esmu svētais. Taisnība, bet mēraukli ir Dieva baušļi, nevis citi cilvēki. Bez tam, ja tu sagrēko tikai 5 reizes dienā, vienā gadā tie būtu 1825 grēki. Ja tu nodzīvosi 70 gadus, tu būsi pārkāpis Dieva baušļus vairāk nekā 127,000 reizes. Tiesas dienā tev būs jāatbild par katru tavu grēku, kad, kā rakstīts Bībelē, ik viens no mums atbildēs Dievam par sevi. Bet Dievs taču man piedos, vai ne tā? Izmēģini to tiesā. Es zinu, ka es turpinu pārkāpt likumu, bet vai tu nevarētu mani palaist vaļā? Vienīgi uzpirkts tiesnesis tā rīkotos. Labs tiesnesis teiktu. Taisnība pieprasa, ka tu samaksā par saviem noziegumiem. Dievs nav netaisns tiesnesis. Viņš ir svēts, taisnīgs tiesnesis. Viņš ienīst grēku. Jēzus brīdināja, ka tiesas dienā ik viens, kas ir grēkojis pret Dievu, pamatot nonāks briesmīgā vietā, ko sauc par elli. No turienes nekad neviens nevarēs tikt laukā. Tad kā gan kāds vispār var nonākt debesīs? Ir tikai viens ceļš. Dievs pasauli tik ļoti mīlēja, ka viņš sūtīja savu dēlu Jēzu, lai tas nodzīvotu perfektu dzīvi. Viņš nevienu reizi negrēkoja. Un tad Jēzus piedāvāja uzņemties sodu grēcinieku vietā. Viņš tika šaustīts un sists un pieneglots pie krusta un nomira, lai taisnība tiktu ievērota un grēcinieki varētu būt brīvi. Pēc tam Jēzus augšām cēlās no miroņiem, uzvarot nāvi. Tu nevari nopelnīt mūžīgu dzīvību. Tā ir Dieva dāvana. Katram, kas pazemojas un nāk pie Jēzus, viņš tev piedos, nomazgās tevi tīru un dos tev jaunu sirdi, ar jaunām vēlmēm. Bībelē ir rakstīts, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Tāpēc pārstāj dzīvot sev. Atgriezies no saviem grēkiem un nāc pie Jēzus, tad lasi Bībeli un paklaus tai. Atrod labu draudzi, kas palīdzēs tev augt, un tad ej un pastāst šo labo vēsti arī citiem.